Čau, dārgie draugi! Cerams, esmu redzams, dzirdams. Es dzirdu, redzu. Mocam uz priekšu, iekārtojamies ērtā krēslos, ieliekam teriņus, sakārtojam cepumiņus, jo šodien būs diezgan interesanta pusstunda rastīti par tēmu par digitalizācijas lietām. Kaut kā tā, mans vārds ir Kristians, esmu Altuma komunikators. Es tad pieteikšu runātājus, moderēšu jautājumus un atbildes, bet pirms mēs ķeramies klāt, tāds pavisam īsi iemetiens, vai ne, āķis lūpā. Lai gan es ticu, ka runātāji labākus āķis izmetīs ar konkrētiem klientiem, konkrētiem piemēriem, vai ne? Bet mēs zinām, ka digitalizācija ir forša lieta, vai ne? Pēc savas būtības, vai ne? Mums vajadzētu ar digitalizāciju ietaupīt daudz laika un daudz enerģijas. Un otrs labums, protams, ir, ja kaut ko digitalizējot vai optimizējot vai aktivizējot vai automatizējot, mēs spējam saražot vairāk, efektīvāk. Un te būs arī pāris piemēri no runātājiem, vai ne? Tad, cerams, īstenībā abas lietas apvienojot, gan automatizējot un digitalizējot, gan arī ietaupot laiku un enerģijas, vai ne? Tur veidojas tā iespēja būt pārākiem par citiem, vai ne? Un, protams, tas garnīrs visam pa virsu ir tā Eiropas Savienības dāvaniņa. Šis ir pasākums, kas jāpaveic pašiem, jāveic tie pirmie soļi, vai ne? Bet tad, kad tas viss ir realizēts, vai ne, tad atnāk dāvaniņa no Eiropas Savienības. Proti, jūs esat maleči, vai ne? Tests izpildīts, vai ne? Un tāpēc tā investīcija arī, ko jūs izveiksiet, būs stipri mazāk. Bet par to jums arī šodien pastāstīs runātāji. Kā jau webinārā būs ieraksts, to mēs pēc tam izliksim tīklos, varēsiet sekot, dalīties, aizsūtīt saviem finanšu direktoriem, IT direktoriem vai cilvēkiem, kas veic kaut kādas operacionālās darbības uzņēmumā, lai viņi iepazīstās un saprot, kādas viņiem ir opcijas, iespējas un tā tālāk. Tas ir viena lieta. Otra lieta, protams, būs jautājumi un atbildes, vai nevarēsim uz kādām key lietām, kas visus interesē, arī atbildēt, sūtiet savu questions un answers sadaļu. Kaut kā tā. Man būs šodien divi runātāji, baigi interesanti cilvēki, Zigmunds, kurš ir no EDIHA, sarežģīts nosaukums, bet patiesībā viss ļoti vienkārši Eiropas digitālais inovācija centrs, vai ne? Gudrs kā vēlns, viņš ir mentors, vai ne? Jums izstāstīs, kādas ir opcijas, vai ne, lai saprastu, kā digitalizēties un kur tie ietaupījumi veidojās, vai ne? Un tad būs mana kolēģi Ilze. Viņa savukārt visu zina par naudu, cik kas ko maksā, proti, cik maksā naudu, kā to piesaistīt, vai ne, un kā nodrošināt, lai šis projekts atmaksājas. Bet, Klaud, nelikam baigi garumā, vai ne, uzreiz piesaku Zigmundu. Zigmundu pārņem stafeti, aktivizē savu prezentāciju un mauc cauri. Jā, paldies, Kristian, par warm-up iesildīšanu. Es tūlīt šēroju. Tā, sakat, ko jūs redzat? Es ceru, ka redzat lielu, smuku pirmo slaidu. Tā ir? Mēs redzam lielu tēknu elektronisku roku, tā kā viss ir kārtībā, jūs priekš. Viss ok. Labi, jā, sveiciens visiem. Redzu, kad uzņēmēji tiešām piesakās, un tas ir patiesībā galvenais mērķis šodien ir īsi, kompakti pastāstīt par to, kādas ir iespējas, kas jau ir izmantots un kādi galvenie iegūmi. Un kā to izdarīt. Ja? Tā kā mūsu mērķis ir patiesībā padalīties ar pieredzi un iedrošināt varbūt tos, kuri. Es zinu, ka uzņēmēji ļoti daudz domā un cer par to, ka jā, gribētu to, bet tagad nav piemērots brīdis, piemērot līdzekļi tam līdzīgi. Kā zināms, nekad nav piemērotu situāciju, ja tieši tāpat arī es to personīgi zinu, es gan strādājis, gan uzņēmumos vadījis, gan arī pašam bijuši uzņēmumi, ja? Tā tas ir, ja? Un šīs es ceru, ka būs tas tāds impulss, ja, ko mēs ļoti gribam kopā ar Altumu realizēt, kad šis ir tas brīdis, tas solis, ko spērt, un viņš ir patiesībā vieglāks nekā domājot. To arī paskatīsimies. Nedaudz par EDIC, jā, kā pareizi teica, Eiropas Digitālās inovācijas centrs. Jā, šādi EDICi ir izveidot visu Eiropu vairāki tieši ar tādu mērķi, kad digitalizācija un inovācijas tehnoloģiskās viņas, šīs zināšanas tomēr ir ne visur, ja, un tāpēc tie EDICi apkopo eksperts, šī gadījumā arī manā personā, ja, kuriem ir pieredze dažādu tehnoloģiju ieviešanā,
Un šādā veidā var palīdzēt uzņēmumiem tikt pie šī ceļa kartēm, nokonsultēt un ieviest jau tālāk jau risinājums dzīvē, un pēc tam arī veikt atzinums. Ja, lai skaidrāk, ja jums ir vajadzība pēc esošu procesu, jeb esoša biznesa digitalizācijas, tad tas ir Edits, ja, ko apkalpo Latvijas informācija tehnoloģija klasters, un otrs ir mūsu amata brāļi, ja, kas ir Latvijas digitālais akcelerators, kas tieši atbilst par jaunu produktu, kaut kādu nebijušu risinājumu izstrādi. Ja. Tie ir, kā saka, viņu lauciņš. Ja, tāpēc mēs katrs sadalījuši un darām. Šeit ļoti vienkāršā veidā pastāst un parāda patiesībā, kāda digitāls atbalsta programmas uz doto brīdi ir. Ja, jo daudzi ir dzirdējuši, daudzi jauc altums, lijā. Tas ir normāli, tāpēc, ka, ja ikdienā to nestrādā, tiešām nevar to saprast. Taču ir atšķirība. Ja? Iespējams, kādreiz dzirdējuši bijāt par LIA 5000 programmu, ja? Tagad viņa kopš vasaras vidus ir pacelt līdz gandrīz 10 000. Ja? Šāda digitalizācijas risinājuma ieviešana ir iespējama. Ja? Tā kā, ja ir šādi maziņi projekti, tad var tos realizēt caur LIA. Ir LIA atbalsts projektiem. Ja atbalsts ir 100 000, tas nozīmē, projekti var būt līdz 100 000 vai nedaudz vairāk. Ja? Ja? Un tad ir šīs lielais zaļais ābols, es saku, ja? Par kuru mēs patiesībā šodien runāsim. Un, lai vēlreiz saprastu, tad pirmais maziņais ir grants, kuru uzņēmums var saņemt, ieviešot kaut ko nelielu. Es nezinu, parastu weblapu, piemēram, uztaisīt, tur maksā 7000, jūs ieviešat, pirmkārt piesakaties, ieviešat, un pēc tam izmaksas, tad, kad LIA ir apstāmies, tad pēc tam jūs varat tās izmaksas saņemt atpakaļ. Tā kā, pilna apmēra grants, kas ir jauki. Ja, bet projektiņš ir maziņš. Ja ir lielākas investīcijas vajadzības, kaut kāds vienkāršāks CRM, CRP, nosacīt, teiksim, pa 50 000, varbūt 70 000, ja, tad arī saskaņojot, izveidojot ceļakarti, jūs iegūstat, kā saka, ir saskaņots ar LIA, kad pēc ieviešanas jūs tos daļu, šeit gadījumā 40 līdz 60% jūs arī varat atgūt. Ja, un tad ir altums, kurš ir galvenais šīs tēmas, un kur pēc būtības uzņēmumiem mēs iedrošinām domāt plašāk, un tur arī tā jauda ir lielāka. Ja? Un šeit projekti ir sākot no 100 000 līdz 5 miljoniem. Ja? Un tas ir aizdevums ar kapitāla atlaidi. Tas nozīmē, ka šī nauda, par ko Ilze pastāstīs arī vairāk un detalizāk, šo naudu jūs jau dabūjat pirms projekta uzsākšanas, kā aizdevuma formātā, un savukārt pēc projekta veiksmīgas ieviešanas jūs dabūjat atlaidi no aizdevuma. Es nezinu nevienu banku, nevienu kredītu iestādi, kas dod atlaidi aizdevumu. Es teiktu tādu, Latvijā tādas neesmu redzējis un nav, tāpēc šī programma ir divi tik unikāla un vērtīga. Lūk, tā kā, lai turpinātu, un dažreiz ir jautājumi, ko tieši mēs varam digitalizēt. Ja? Šis ir, kā saka, oficiālā liste, ja, kas ir, iespējams, kādi procesi uzņēmumos ir digitalizējami. Ja? Liela daļa, es varu pateikt, kad slēpjās, ja pareizāk sakot, var tikt iekļaut zem otrā punkta industrija 4.0 risinājumi. Ja? Jūs varat redzēt, ir automatizēta risinājumi, mākslīga intelekta risinājumi, dažādi komunikācija, sistēma ieviešana un citi, tā skaitā roboti, automatizācijas un citas lietas. Ja? Tālāk jau ir tur datu uzglabāšanas, tā skaitā tagad, starp citu, ir NIS2 šī regula, kas arī kā vienu elementu var būt tā ir kiberdrošība, datu drošība un ieviest uzņēmumu. Tiem, kam teksti kaut kā negribās lasīt, tad es arī ieliku bildīti, ja, lai redzams, kā tas ir. Patiesībā šeit ir atzīmēts tās lietas, ko iespējams digitalizēt esošo uzņēmumā. Ja, ja jums varbūt nekas nav vai kaut kādā formātā ir, tad lūk, viens sākot no sistēmām, ja, uzraudzība, monitoringi, ja, tie paši roboti, iekārtas, sistēmas, ja, un beigās varbūt pat ir pilnīgi automatizētas fabrikas, kuras, starp citu, mums ir, kā saka, Bauskā tieši to pareizi. Ja, viena skaista, liela, tur gan, protams, vairāk atbalsta formāti iekšā.
Par automu finansējumu ir svarīgi skaidri saprast. Ja? Visas nozares nav atbalstāmas, tāpēc, ka ir nozares, kuras, kā saka, netiek atbalstītas, bet ir tādas, kuras caur šo programmu netiek atbalstītas. Ja? To visu pastāstīs detalizētāk un daudz plašāk Ilze, tāpēc es paigi neaizkavēšos pie šī te punkta. Atkal, ja kuriem mazāk teksti, bet vairāk vizuāli, ja, tad īsumā. Pirmkārt, tas atbalsts digitālajai programmai Automam ir pirmkārt materiālās aktīvas tehnikas un iekārtas, nemateriāli aktīvi programmatūras, dažādi citi intelektuālie risinājumi. Ja, un būvniecība tieši šo iekārtu uzstādīšanai, bet tas nedrīkst pārsniegt vairāk kā 10%. Ja? Tas ir tāda interesanta lieta, bet noderīga, ja jūs, piemēram, kaut kādu smagu iekārtu gribat ieviest sev un izrādās, ka jums tiešām nepieciešams papildus stiprināt pamatus. Ja? Ikdienā esam saskārušies ar klientiem, kuriem tādi, kuri atskārt tikai tad, kad viņi jau ir, kā saka, iekārta ir atbraukusi un saprot, ka viņiem prasās kaut kā nostiprināt viņu. Ja? Bet kas netiek atbalstīts, to arī es atstāšu Ilzei. Tas tur būs daudz izklāstīts, ja, bet skaidrs ir tas, kādā veidā to darām. Nedaudz par jautājumu, protams, šeit atbildes varbūt es nesagaidu, ja, jo daudz dalībniekiem, bet kas šie varētu būt par cilvēkiem? Tur bija tādi lokomotīvi, jeb piloti, jeb lokomotīvu vadītāji un tam līdzīgi. Versijas bija dažādas, ja, bet tie ir liftnieki. Ja, kādreiz bez liftniekiem nevarēja iedomāties, ka kaut kur augstākās ēkās varētu tikt. Latvijā nebija izteikts, ja, bet Eiropā tas bija. Tagad mēs vispār nevaram iedomāties, kāpēc kāds stāvētu liftā un piespiestu podziņus. Mēs paši to darām. Ja. Tas ir tāds ļoti uzskatāms vienkārši piemērs, kādā veidā automatizācija jau ir ikdiena. Mēs par to nebrīnamies. Ja? Tāpēc arī katrs jūs savā nozarē, es zinu, ir dažādās nozarēs, ja? Ir tādi risinājumi, kas jau ir paši par sevi saprotami. Tomēr daži viņus izmanto, bet dažiem vēl ir liftnieki. Ja? Tad jautājums, vai tomēr par to liftnieku maksāt ilgtermiņā ir vajadzīgs. Ja? Vēl viens piemērs, ja? Kas šeit... Es domāju, ka jaunāka paudze mums nezina, kas tie tādi ir, ja? Tie komutātori, ja? Piezvaniet telefonu, lūdzu savienot ar to un to adresātu, ja? Tad vadiņi, ja? Un tad notika, kā saka, burvestība notika, un jūs tikāt savienots ar kādu no vēlamiem. Tagad vairs mēs neizmantojam tieši tāpat kā šo te webināru, es teiktu, lielu skaistu prezentāciju mēs rādam digitāli, ar video, ar skaņu. Tā kā viss ir iespējams tūlīt un tagad, ja, tās tehnoloģijas ir attīstījušās, un cik pagājuši, ja, nosacītie 100 gadi, un pēdējo 10-20 gadu laikā tas progress ir lidojis vēl vairāk, un tas ir tieši par nākamo. Ja mēs redzam šeit mūsu mīļā, iecienītā piemājas veikala pārdevēja, ja mēs jau zinām viņas vārdi, ja, un ejam un aprunājamies, ja, bet tad, godīgi sakot, viņas kapacitāte arī ir ierobežota, ja, un viņai tāpat nākās iet atvaļinājumā vai apslimst, ja, vai ir citas, kā saka, lietas, ja, ka viņi nav darbā, ja, un tad protams, kurš tā aizvietos? Šeit ir tiešām labs un piemērs tam, ka cilvēki to pakalpojumu sniegšanu paši sev nodrošina pilnīgi normālā kvalitātē, ja, paši tācamās self-checkout, jeb pašapkalpošanās kases, kurās es aizēju mierīgi savā tempā, ja, un nopērku un salieku savus produktus, aizēju un visu, un man, kā saka, nevajag traucēt kasieru, un kasierē, kā saka, nevajag pārcelāt dubultā manus pirkums. Ja. Tā kā šīs ir viens no tiem piemēriem, ko ikdienā mēs jau lietojam, ja, un tā ir nepieciešamība, ja, jo viena no galvenām lietām, kad visos biznesos, es nezinu, nevienas runājas ar ļoti plašu biznesu pārstāvjiem, darba spēks, ja? Darba spēka trūkums, un otrs ir tad jau kvalificēt, jeb speciālistu trūkums. Tad lūdzu, kā saka, tas ir vēl viens iegans, kāpēc pāriet un domāt par automatizāciju jau nevis domāt, bet ieviest. Un šeit tie, kas metāla apstrādē, noteikti paši ir sākuši visi ar pirmo attēlu, ja, tā kā paši mēģinājuši savus prototipus uzmetināt ļoti pareizi, ja, bet tiklīdz tas ir nepieciešams ražošanā un nodrošināt kvalitāti vai stabilu sniegumu, piemēram, 20, 30, 100 tūkstoši detaļām,
Diemžēl cilvēka roka nav, viņa nav vienlīdz stabila. Ja? Un tur arī, teiksim, ja tā kvalitāte ir nepieciešama visaugstākā, tad parasti notiek kaut kāda brāķa procents, ja, kurā kā rezultātā uzņēmums dabūja ilgāk piegādāta vai patiesībā sanāk sadārdzināt pasūtījumu izpildi. Ja? Arī robotu ir lāzeru, ja precīzāk sakot, roboti, kas metina, griež un pārceļ, ir jau ikdiena. Tā ir ikdiena, tas ir mūsu uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumiem ir. Es ļoti iedrošinu arī tos pārējos, kuriem vēl nav un vajag, te ir iespēja. Lai uzņēmums parasti jautā, kādi ieguvumi? Ja? Baigi labi, ka es varu to izdarīt, bet kādi ir ieguvumi? Ja? Šeit ir 8 vērtīgi ieguvumi. Es ļoti īsā tādā formātā gribu iziet visiem. Pirmkārt, ražošanas jaudas celšana. Ja, es esmu saskāries ar uzņēmumiem, kuri jau gadu, 5, 10 gadi tirgu, varbūt vairāk, un iestrēgs. Saka, jā, mēs varētu saražot, bet mēs nevaram. Viss, tur paņem kaut kādā vairāk cilvēks, bet iekārta ir viena. Ja, uz tās iekārtas nestrādās diennaktī 24 stundas. Ja, un cilvēciskais faktors atkal dabūt labus kvalificētus darbiniekus atkal ir izaicinājums. Ja. Nākamais iegūms ir pirmkārt šīs kvalitātes līmeņa stabilizēšana. Ja. Tiešām, ja jūs, tas ir ražošanā vairāk, ik viens sagaida to, ka produkts būs vienlīdz labs. Viņš iznāks, ja pareizi tiks piegādāts ļoti augstā, labā kvalitātē. Un mēs kā uzņēmumu, jūs kā uzņēmumu pārstāvji noteikti gribat tā arī klientiem piegādāt. Ja? Un to savukārt caur iekārtu, bez iekārtām realizēt ir ārkārtīgi grūti. Ja vien neiet runa par kaut kādiem individualizētiem risinājumiem, ja? kas ir cits stāsts, bet tur arī kvalitāte prasa augstu. Mazināt atkarību no darbinieku spējas, nespējas. Šis ir sāpīgs jautājums, īpaši redzot, kad ir industrijas, kur vienkārši speciālistu izbeidzās. Vienkārši nav. Ja? Vai viņi aizbraukš, pārprofilējušies, un jaunie nenāk, tad patiesībā ko darīt? Kur ir iekārtas, roboti, tas ir vienīgais, ko var darīt. Darba spēku un izmaksu optimizēšanu. Mums jau ir deficīts uzņēmumiem ar darba spēku, ja, un šī patiesībā ir tā kā kompensē deficītu ar iekārtām. Ja, jo ir labs kadrs, labs cilvēks, viņam, darbs atradīsies uzņēmumā un jēgpilnu darbu darīt. Un tāpat kādam to iekārtu vajadzēs pieskatīt, ja, bet tas nozīmē, ka viņš strādās 24, 7 vai katru dienu darīs monotonu darbu. Viņš pieskatīs iekārtas, darīs citu darbus, un līdz ar to varēs daudz plašāk palīdzēt uzņēmumam. Kas ir novērots, un tiešām tie uzņēmumi, kuri veikuši digitalizācijas tādus, investīcijas, ja, pirmkārt, viņi kvalitatīvāk un arī vairāk var izpildīt. Viņi var nebaidās aiziet pie kāda piegādātāja, kur viņš saka, jā, man vajag 10,000 vienības mēnesī. Iepriekš jūs varējāt 1,000, tas ir 10 reizes palielināt jaudu. Tagad, jā, ok. Nebūs viegli, bet mēs to izdarīsim. Ja, un tas iedod iespēju, uzņēmumiem vieglāk un patiesībā apgūt jaunus tirgus, jaunus klientus. Ja, jo tiklīdz jūs gribat iziet plašākā tirgu, uzreiz jautājums par jūsu jaudām paceļas tā kā numur 1. Būtiski arī, jo jūs vairāk varat saražot ar iekārtām, jo vienas saražotās vienības vērtība samazinās. Ja, vidējā un ilgtermiņā noteikti. Ja. Ko tas nozīmē savukārt? Jūs jau viņu varat pārdot par tikpat tādu pašcenu vai pat nedaudz lielāku, ja, un tādā veidā palielināt savu peļņas māržu. Ja. Kurš uzņēmums negrib pelnīt vairāk, darot tikpat vai arī vairāk darot, bet nopelnot vēl vairāk. Ja. Un ilgtermiņā un kopumā, ja uzņēmumā ir šāda inovācijas un iekārtas gan risinājumi, tā ir uzņēmuma vērtība. Ja, un, godīgi sakot, uzņēmumi tiek pirkti un pārdoti, ja, tā ir arī daļa no uzņēmēja darbības. Un, ja, piemēram, jums apnīk uzņēmums vai piekusuši esat, ja, šis jūsu uzņēmums ir daudz interesantāks ar to, ka jums jau šīs tehnoloģijas ir iekšā. Un, jūs varat, startupu exit, ja, uztaisīt ar lielāku sev izdevīgumu. Ja, tā kā arī no šie te ir 8 iegūmi, kur, manuprāt, ir katram uzņēmumam, ja visi to izdarīt, es teiktu,
Pacēl roku, kurš nebūtu priecīgs, ja, kurš nebūtu laimīgs. Nu, lūk. Tad ķeramies klāt piemēriem. Ja. Šeit es sagatavoju 3 piemēri, 2 vizuāli, 3 arī audio, ja, un video formātā, ja, par taustu tipogrāfiju. Nu, manuprāt, viens no pēdējiem tādiem veiksmīgiem piemēriem, ja, kad pirms inovācijām uzņēmums tiešām nu, tas bija uz jautājumu zīmes, ko darīt tālāk, kā attīstīt uzņēmumu. Jo nu, bija iestrēdzis pamatīgi tādā, saka, varbūt vēsturiskajās iestrādēs, bet ne tik tālāk. Ja? Un arī saražot varēja, nu, šī gadījumā, nu, izprintēt, nodrukāt 2800 loksnes. Ja? Pēc digitalizācijas tās bija 8400. Ja? Tas ir burtiski pēc ieviešanas, ja? Kas jau palielināja to ražīgumu 300%. Līmenī. Ja? Bet tas bija tāpēc, kad mēs aizbraucām pārbaudīt, kā ir izdevies. Ja? Un bija pagājis, nu, man liekas, pusotrs mēnesis, ja? Iekārta vēl nestrādāja pilnā jaudā, ja? Bet tā pilnā jauda, kas ir tā iekārtai, ja? Un ko arī ražotājs, tā kā ir tieši 16,000 loksnes stundā. Tas, ko es redzot, šādi izskatās iekārtā, tā ir drūkas. Nu, es teiktu, drūks kosmosa kuģis, kas iet ar ātrumu 16,000 lokšņu stundā. Ja, un, manuprāt, nu, klients ir gan klients, gan arī citu piegādātājs. Šīs iekārtas ir ļoti ciešā sadarbībā, jo arī piegādātāji grib, lai tas strādā un lai tas ir veiksmes stāsts arī viņiem. Ja, un savukārt taustu tipogrāfijai šis paver iespēju ražot produktus tādās industrijās kā medicīna, pārtika, ja, kur ir specifiskas prasības par krāsu, ja, par krāsu izmantošanu, par krāsu. Nu, tas vienkārši ir piemērs, kā no vienas puses uzņēmums bija tādā lielā dilemmā, ko darīt. Un lūk, kā saka, uzdrošinājās un ir ieviests un strādā, un ātrums ir kosmisks ātrums. Jā, es papildināšu arī Zigmundu no Altuma puses. Taustu tipogrāfija ar šo iekārtu būtiski nostiprināja savu uzņēmumu dzīvotspēju, konkurētspēju, par ko mēs arī Altumā ļoti priecājamies. Pilnīgi, jā, tieši tas ir tas. Un tas ir tas lēmums, ko man darīt uzņēmumā, nu, vai iet vai neiet. Ja? Un viņi, kā saka, uzdrošinājās, protams, aprēķināja, ka ejam, daram, ja, un reku ir. Un es domāju, es labprāt pēc gada aizbraukšu, ja, un es domāju, ka viņi gribēs vēl kaut ko. Nākamais stāsts ir par CIA LPSP, kas ir Liepājas speciāli ekonomiskajā zonā atrodas. Sākotnēji varbūt tāds neliels uzņēmums, ja es teiktu tāds, nu negribas teikt startups metāla industrijā, ja, bet tāds neliels, kas ražo ļoti specifiskus tā kā kronšteiniem, detaļas, kur stiprināt kronšteinus, ja. Un tad viņi saprata to, ka ļoti lielu daļu, ko viņi dara pirmkārt tur ar kaut kādiem citiem griezējiem, viņi maksimāli šī gadījumā detaļu griešanu un veidošanu mēnesī paņēma. Mēnesī varēja saražot var pa 10,000. Ja. Pēc, arī burtiski kaut kāds pāris mēnešu pēc jaunās iekārtās, tīri griešanu un detaļu izveidošanu, viņi varēja jau negluži dubultot, bet 75% palielināt. Ja. Ja, tas ir tikai viena daļa. Savukārt, kas ir būtiskākais, lielu daļu, ko uzņēmums izveido, viņam bija jāved uz ārpakalpojumu, lai veiktu konkrētu detaļu, kaut kādus elementus iestrādāt, tur griezt, to, ko viņi paši nevarēja. Tagad viņi to var paši darīt mājā. Mājās, ja pareizi savā uzņēmumā. Un kas, man liekas, super piemērs tam, kādā veidā arī izmantot un atsaucoties uz tās bildes, ko es rādīju par metinātāju, ja, ja, iepriekš uzņēmums varēja sametināt 2700 detaļu mēnesī. Ja. Tagad tas ir, viņi to ir 350% pieaugumu dabūjuši. Ja, 12,500 detaļas. Un es varu parādīt, tas griezējs izskatās šādi. Tie, kas metāla industrijā redz, tie saprot, laba manta, ja, un reku ir arī metināšanas robotiņš. Ja. Uz galda saliek detaļas. Un tas detaļas visas tiek vienādi kvalitatīvi samitināts, ja, un par to nav jautājums. Ja. Vai metinātājiem ir garstāvoklis, nav garstāvoklis, vai viņš ir darbā ieradies vai nav. Šis ir ieradies vienmēr darbā, šis laika darbā.
Ok, nākamais vienkārši vislabākais, ja uzņēmumi paši var pastāstīt par sevi, un šis ir mūsu arī skaists piemērs, kad, nu, es pat teiktu, neliels, mazs uzņēmums, bet kurš strādā ilgi jau industrijā, ir veicis, nu, kā saka, ir pieņēmis lēmumu un veicis šo te digitalizācijas investīcijas. Palaidīšu, skaņa ir. Esam uzņēmums Liko-R. Darbojamies optikas nozarē jau vairāk nekā 30 gadus. Mūsu klienti ir optikas veikali. Mēs izgatavojam tikai un vienīgi brīļu lēcas pēc individuāla pasūtījuma. Izmēra ziņā mēs esam salīdzoši mazi, tādēļ mēs varam vairāk uzmanības pievērst saviem klientiem, viņu kaut kādām īpašām, speciālām vēlmēm. Katrā ziņā mēs negribam zaudēt šo te individuālo pieeju klientam, ieviešot digitālos risinājumus. Mēs startējām ar projektu mūsu uzņēmumu ražošanas procesa digitalizāciju. Mēs iegādājāmies 2 jaunas ražošanas iekārtas ar automatizēto funkciju un arī iegādājāmies ražošanas vadības programmu, kas mums ļauj labāk un ātrāk sekot pasūtījumu plūsmai, sākot no pasūtījuma ievadīšanas un beidzot ar pasūtījumu nokļūšanu noliktavā, lai piegādātu tālāk klientu. Ieviešot šo projektu, mūsu iespējas kļūst aizvien plašākas, mēs varam ražot vairāk un arī ātrāk. Tas ir arī mūsu mērķis - iegūt jaunus klientus un apgūt jaunus eksporta tirgus. Un digitāli. Pirmkārt, es gribu iedrošināt vispārējos biznesā darbojošos izmantot šo programmu, jo, protams, visi mēs domājam par konkurenci. Skaisti tas, ka neviens mēs negribam atpalikt no konkurentiem. Protams, vajag izvērtēt, ne visu vienmēr uzreiz vajag skriet un digitalizēt, bet katrā ziņā ir vērts izmantot konsultantu pakalpojumus, vismaz tāda ir mūsu pieredze, un to arī varam ieteikt citiem, kas būs aktuāls rīt, mums jādara tas ir šodien. Nu jā, kā redzams, uzņēmums, jā, investīcijas bija 550,000 iekārtās, jā, un to realizēja, nu, kudos 6-9 mēnešos, jā, ar visu uzstādīšanu, jo viņu gadījumā tās iekārtas ir ar ļoti augstu precizitāti, jā, jo tomēr tas produkts ir lēcas, jā. Un, manuprāt, šis ir viens no piemēriem. Tāds arī Ilze parādīs, jā, uzņēmumi ar dažādās industrijās, dažādās nozarēs to ir darījuši. Tāpēc tie, kas vēl nav paspējuši, tā ir iespēja. Savukārt tie, kas jau ir izdarījuši, mums ir tādi klienti, kuri jau taisa 3. kārtu. Jā, viņi jau saprot, ka tas ir nu, ne tikai forši, bet tas ir ļoti izdevīgi. Ja? Tas ir tāda investīcija, kur, nu, kā jūs teicat, neviena banka nedod atlaidi kredītam. Ja? Un te nedaudz par to, kuras no nozarēm ir aktīvākas. Ja? Un tāpēc, ja jūs redzat savus industrijas brāļus vai māsas, ja, tad arī sasparojieties. Ja neredzat vispār, tad šī ir iespēja jums nokļūt šeit un arī savai industrijai ieviest šīs te nepieciešamās digitalizācijas. Un būtiski ir arī tas, kādi ir pa reģioniem. Ja? Protams, Rīga, Pierīga, nu, viņi aktīvi, ja, bet tāpat laikā mēs redzam Vidzem un Kurzem cīnās par nākamo titulu, ja, taču ļoti gaidām no Latgales un Zemgales. Ja, tā kā īpaši, ja. Jā, īpaši būsim priecīgi redzēt, ja, jo bieži vien, Latgalē saka, varbūt mazāka aktivitāte, ja, tur uzņēmumi ir daudz, jautājums, kāpēc viņi, kā saka, neizmanto iespējas, ko izmanto, piemēram, Vidzem vai Pierīga, Rīga. Jā, tā kā tas no manas puses patiesībā viss, izņemot pēdējo lietu, ir atbildes jautājumu, ko var izdarīt jau šodien. Pirmkārt, tie, kas tiešām jau saprot, ja man kaut kas ir jādara, ja, tad sākam ar testa aizpildīšanu. To pat var sākt jau darīt, ir noskanējot QR kodu. Jā, aizpildot testu, jūs uzsākat tādu procesu, kā tikšana pie digitalizācijas ceļakartes. Tur es palīdzēšu, jā, ar Edits komandu, kopīgiem spēkiem izveidojam stratēģiju, un tad savukārt jau stafeti jau pa vidu es patiesībā jau dodu Ilzei un Altumu komandai par to, lai tālāk jau runāt par naudām un par nosacījumiem precīzākiem. Nu, par to viss es ar savu, kā saka, daļos beidzis, Ilze, tūlīt es pabeigšu savu stāstu. Un,
Jā, pirms Ilze palaiž savu prezentāciju, pavisam ātri pāris jautājumi. Varbūt tu zinās atbildēt, varbūt nē, iespējams tie jautājumi pie Lijā, bet jebkurā gadījumā jautājums ir, vai jauns produkts varbūt arī digitalizācijas projekta ietvaros nofinansēts, proti 3D printers, pieņemsim, kaut kādu detaļu ražošanai. Jā, var. Jā, tas var, to var, un 3D printeri tie ir salīdzinoši jau izmaksu ziņā nav tik dārgi, nu, tad vienkāršāk ir arī dārgāk, bet tas ir no digitalizācijas programmā atbalstāms. Starp citu, gan Lijā, gan Altumā. No Altumā tas ir kaut ko jaudīgāk vajadzēs Altumā, jā. Okay. Te ir kaut kas, manuprāt, analoģisks jautājums, vai pieņemsim darbinieku menedžmenta programmu, varbūt digitalizācijas pamatā, ja šī programma nav domāta savai lietošanai, bet kā produkts, kuru tirgo tālāk. Tas ir otra edicija, kā saka Lauciņš kompetence, kad jūs radat jaunu produktu, kuru komercializēt tālāk. Ja, tas ir bišķi cits. Ja. Mēs aicinām izmantot vai Latvijā ražotus IT risinājumus, programmatūras, ja, vai zināmos, ja, lielos IT piegādātājus, ja, gatavus produktus. Ja, un no pieredzes, godīgi sakot, tas, kas ir gatavs, to ieviešana būs relatīvi daudz ātrāk, mazāk sāpīgi un arī lētāk. Uzbūvēt pašam ir interesanti, bet tas maksā laiku un maksā dārgi. Tā kā jā. Okay. Skatos, tu ir diezgan daudz jautājumu sabiedroši arī pa visādiem citiem kanāliem, so Facebook, pa tiešo pastu un tā tālāk. Varbūt pēdējais jautājums, kāds varbūt minimālais projekta apjoms un kāds ir iespējams maksimālais projekta apjoms? Mēs runājam par Altumu, tad minimālais, jā, sākot no 100 000, 100 000 viens. Jā. Jā, tā kā tas ir minimālais apjoms, maksimāls līdz 5 miljoniem. Jā, mums ir klienti, kuriem interesē, jā, varbūt tādas no dažādām komponentiem sastāvošas investīcijas, jā, tad arī šis te ir kā risinājums. Jā. Un, kā jau minēju sākumā, ir šie mazie līdz 10 000, kas ir Lijā, jā, līdz 100 000, kas arī ir Lijā. Jā, tie ir tādi atgūstami pēc tam, kad šie investīcijas ir ieguldītas. Ja? Bet svarīgi ir ceļakarte dabūt. Ja? Bieži vien cilvēki, jā, mēs esam izdarījuši, kur ir nauda. Nē, ir ceļakarte, tad Lijā apstiprina, kad viss ir pieņemts, un tad var realizēt. Ja? Tas prasa vairāk laiku, bet naudu atpakaļ jūs dabūjat. Okay, forši. Klau, vēl pāris jautājumu birs, bet es droši vien atstāšu kolēģiem atbildēt, jo šeit gan čatā, gan sociālos to nokops Edika un Altuma kolēģi. Visā gadījumā, Zigmund, liels tev paldies, un tad pārmetam tiltiņu uz Ilzi, ja? Jā, Ilzei. Ilzei, čau! Jā, čau, vai man dzird? Gatava? Tavu prezentāciju redzam, tā kā tu droši vari spēcīt. Man dzirdi? Jā, es tev dzirdu un redzu, viss ir ideāli. Ideāli. Jā, labdien visiem! Šodien mans uzdevums un tas gods izstāstīt jums par nosacījumiem Eiropas Savienības finansējumam, kur apkalpo Altums, kāda ir šī programma, lai labāk jūs varētu saprast un uztvert, kā tad jūs varat finansēties un kas tad ir tas aizdevums ar kapitāla atlaidi un kāds labums jums no tā dienas beigās ir. Lūk, tātad Altuma atbalsts šajā digitalizācijas procesā ir aizdevums. Aizdevuma veidā vai paralēlā aizdevuma veidā no 100 000 līdz 5 miljoniem eiro ar iespēju piemērot kapitāla atlaidi. Kas tad ir tas kapitāla atlaide? Tas ir tas projekta beigās bonus naudas veidā, kad Altuma aizdevuma pamatsumma tiek dzēta kapitāla atlaides apmērā. Tautas valodā to sauc par grantu, vienkāršā valodā to sauc par dāvanu. Lūk, tāds ir tas pamatnosacījums, un kapitāla atlaide maksimālais apmērs var būt 35% no projekta kopējām izmaksām, attiecināmām, neattiecināmām izmaksām, neieskaitot PVN un nepārsniedzot 200 000 eiro. Tātad vienmēr sakot, maksimālā kapitāla atlaide iespējams saņemt 200 000 eiro. Kā tas notiek? Kā tas praktiski izskatās? Tad šis finanšu instruments ir tāds kā kombinētājs, ir divi veidi, vai jūs tikai finansēties ar Altumu vai kopā ar Komercbanku. Tad, ja jums uzņēmumam pietiek pašam sava finanšu līdzekļi un varat realizēt savu iecerēto digitalizācijas projektu, tad jums ir tikai jānāk uz Altumu pēc kapitāla atlaides. Maksimālā kapitāla atlaide tātad 200 000 eiro, un tad
projekts tiek finansēts Altuma aizdevums jūsu naudu, un tad, kad jūs esat sasnieguši atzinumu, tad Altuma pusē tiek šī kapitāla atlaides apmērs dzēsts. Tāpatām jūs varat, ja jums nepietiek savu finanšu instrumentu vai negribat visu savu naudu ieguldīt šajā projektā, jūs varat arī saņemt aizdevumu virs kapitāla atlaides līdz 75% no projekta kopīgām izmaksām, neskaitot PVN. Un tad, kad kapitāla atlaide tiks dzēsta noteiktā apmērā, tad jums paliks attiecīgi tik saistības, cik nu paliks. Bet tāpat laikā, ja jums ir lieliska sadarbība ar jūsu Komercbanku un jums jau tur ir esošās kredītas saistības, jūs droši varat sadarboties ar savu banku arī turpmāk. Jūs pie mums nākat tikai pēc kapitāla atlaides, tad mēs kopā ar banku finansējam jūsu projektu. Aizdevuma termiņš Altumā līdz 10 gadiem, ja mēs sadarbojamies kopā ar banku, tad procentu likme tiek piemērota Komercbankas procentu likmē. Standartā mums tīram Altuma aizdevumam ir procentu likme fiksētā sākot no 2,5. Kāda tad ir projekta izmaksu struktūra? Vienmēr gribas zināt, kas tad ir tās attiecināmās izmaksas, kas ir tā, par kurām tad rēķina to bonusu, kur dienas beigās saņems tad viennozīmīgi ieguldījumu materiālos aktīvos kā tehnika un iekārtas. Šis ir vispopulārākais veids, ko uzņēmumi izmanto iegādāties jaunas tehnikas un tehnoloģiskās iekārtas, bet tāpat arī ir ieguldījumi nemateriālajos aktīvos kā patenti, licences, zinātība vai cits intelektuālais īpašums. Un, protams, ir jārunā arī par projektu neattiecināmām izmaksām. Tās ir svarīgi zināt, kā piemēram standarta biroja datortehnika nebūs attiecināmā izmaksa, arī jauna, televizoru iekārta pa visu biroju noteikti nebūs attiecināmās izmaksas, jo attiecināmā izmaksa tomēr ir tā, kas rada uzņēmumam pievienoto vērtību, kas palīdz radīt un ģenerēt uzņēmumam naudu. Kā arī esošās programmatūras un IT sistēmas pielāgošana un atbalsts nebūs, teiksim, attiecināmā izmaksa projekta sagatavošanas darbi kā priekšizpētes, cenu aptaujas, tirgus izpēte, kuras to iekārt pa kādu cenu var dabūt, tās nebūs attiecināmās izmaksas. Savukārt būvniecības izmaksas līdz 10% būs attiecināmas, ja tas ir saistīts ar pašu iekārtu. Piemēram, metāla apstrādes uzņēmumam vērienīgi liela iekārta, kurai vajag izbūvēt stabilu platformu, un tas arī izmaksā noteiktu summu, tad šīs izmaksas būs attiecināmas. Bet, ja iekārtai jāuzceļ jauna ražotne, kur viņi ievietot, tad tās nebūs attiecināmās izmaksas. Nekustamā īpašuma iegāde nebūs attiecināmās izmaksas, kā arī apgrozāmie līdzekļi un PVN nebūs attiecināmās izmaksas. Vēlos likt uzsvaru par projektiem, ka tie nebūtu vēlami uzsākt pirms dokumentu iesniegšanas mans Altumā, jeb Šaltumā, jo šajā projektā, šajā finansēšanas kārtībā mēs varam divējādi finansēt ar de minimis valsts atbalstu līdz 300 000 eiro. Vai arī, cik šī ir Eiropas Savienības dotais finansējums, ar šo arī regulē vispārējā regula, jeb vienkāršā valodā saucamo par GBER, kur ir ļoti stingri un tādi kaprīzi noteikumi, un tur ir ļoti, ļoti svarīgi, ka projekts nav uzsākts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nav nekādi nodomu, līguma vai avansi maksājumus maksāti. Šeit tiešām liels uzsvars uz to, kamēr dokumenti nav iesūtīti Altumam, aicināt tomēr nesteigties ar projektu uzsākšanu. Tad, kad Altums ir saņēmis dokumentus, mēs esam tos izpētījuši un sapratuši, kā mēs varam, kāda būs finansēšanas struktūra, tad roku rokā ar jums iesakām ciešā sadarbībā ar projektu vadītāju aplūkot, kādi ir tie nākamie soļi, kad jāveic avans maksājums un tā. Finansējumu nepiešķirt, tas ir arī gana būtiski. Ir tās nozares, kuras pēc būtības mēs neatbalstam nekādos finanšu instrumentos, alkohols, azartspēles un ieroču un munīciju, bet ir arī tādas nozares kā lauksaimniecība, zivsaimniecība, enerģijas ražošana, kuriem ir citi atbalsta instrumenti, tad šajā digitalizācijas kārtā šīs nozares netiek atbalstītas. Savukārt vēršu uzmanību par cik tas ir aizdevums, un tomēr tas izriet ar visām tām pašām aizdevumu piešķiršanas procesiem, kā analīze, finanšu analīze. Mēs raugamies, kā uzņēmums ir dzīvojis savā saimnieciskā darbībā līdz šim, kāda ir bijusi, teiksim, finanšu disciplīna, kā ir maksāti nodokļi, kāda ir uzņēmuma bilance, vai uzņēmumam nav grūtībās
nonākuši uzņēmuma pazīmes, mēs raugamies arī uz to, kāda veidojās nākotne pēc šīm investīcijām, vai uzņēmums ir aprēķinājis, cik gados atmaksāja šī investīcija, kā arī kāda dzīve veidojas turpmākos 2 gados, kas šī tehnoloģiskā iekārta, piemēram, ir uzstādīta, kāds parādās naudas plūsmā. Teorētiski tam jābūt un praktiski jābūt jēgpilnai investīcijai, tas arī parādās naudas plūsmā, ja tās ir roku darba ietaupījums vai produktivitātes celšana un apgrozījuma kāpināšana, eksporta tirgu iekarošana, tad tam noteikti jāparādās naudas plūsmā kā ienākums un pienākums. Kā arī mēs raugamies, kāda ir uzņēmuma reputācija līdz šim bijusi, kā uzņēmums ir veicis iepriekšējās kredīta saistības, vai nav kādi parādi, kā ir ar soda reģistriem. Tas viss tiek analizēts, iekšā raugamies, cik mēs varam uzticēties un vai uzņēmums ir drošs un stabils. Protams, man arī ir viens video stāsts, protams, gribas padalīties un parādīt tos praktiskos piemērus, kādi ir tie uzņēmumi, kas veic šo procesu, ko viņi no tā iegūst. Ja Zigmunds ļoti labi parādīja Talsu tipogrāfiju un Liepājas uzņēmumu, tad man ir viens uzņēmums no Smiltens, LV Timber, mežrūpniecības nozara, un raugat, paklausoties neilgās 2 minūtēs, ko uzņēmējs stāsta, kādi ir viņi tie praktiski iegūmi. Iepriekš zāģējot apses zāģbaļķus, kvalitīvais materiāls, ko mēs ieguvām, bija ap 15%. Šobrīd to mums ir izdevies pieaudzēt par veselu 1%. Tas ir ļoti, ļoti būtisks pieaugums. Tas mums ļauj pārvērst šo 1% materiālu no kurināmā uz kvalitīvu evalētu saunas materiālu. Tas pateicoties šai taistajai iekārtai, ko esam iegādājušies digitalizācijas projekta ietveros. Mēs esam LV Timber. Digitalizācija vienmēr bijusi mūsu dienas kārtība pašā augšgalā. Tas ļauj būt mums daudz efektīvākiem un celt konkurētspējas priekšrocības pret citiem ražotājiem. Saunas dēļ ražošanas uzņēmums, kas ražošanā darbojās jau vairāk kā 10 gadus. Investīcijas nav mazas, tie ir 400 000 eiro, taču mēs redzam, ka mēs tās spēsim atpelnīt 35 gadu laikā. Mūsu ražošanas varbūt specifiskā īpatnība ir tā, ka mums ir diezgan sarežģīta izejmateriāla pieejamība, jo apses zāģbaļķi neaug pa labi, pa kreisi kā priede, egle, bērs. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi šo materiālu pārstrādāt efektīvi, lai nav tā, ka pērkam daudz baļķus, tik zāģējam ar ļoti sliktu iznākumu šo mūsu dārgo materiālu, bet tas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs no tā katra baļķa spētu iegūt maksimāli daudz to labo materiālu. Lēmums par investīciju veikšanu pieņemt nekad nav viegli, tad šoreiz to noteikti palīdzēja izdarīt arī Altuma piedāvātā kapitāla atlaide. Digitāla risinājuma ieviešana bieži ļauj aizstāt manuālu darbu ar iekārtām, taču tas nevienmēr nozīmē darbinieku optimizāciju, bet gan šo darbinieku novirzīšanu uz citām pozīcijām. Galvenie projekta iegūmi ir ražošanas produktivitātes celšana, kā arī produktu kvalitātes paaugstināšana, kas ļauj mums noteikti celt eksporta spēju un konkurētspēju. Nu, lūk, jā, šis ir viens no stāstiem, kas ir no mežrūpniecības, bet tikpat aktīvi mums ir arī pārtiks ražotāji un ar lielu prieku jums arī atrādījuši šo, ko jau fonā var redzēt logo. Man liekas, Latvijā visiem ļoti labi pazīstam uzņēmēji, bet man šeit gribas likt uzsver, ka šis uzņēmums ir īpaši aktīvs, viņš izmanto ļoti daudz valsts atbalsta programmas, kas, protams, palīdz uzņēmumam kļūt modernam, efektīvam un efektivizēt savus ražošanas procesus. Uzmanību, Sijā Forevers. Forevers ir viens no lielākajiem gaļas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, ar pieredzi vairāk nekā 27 gadi. Kompānija pagājušajā gada apgrozījums bija 75 miljoni. Tā, mums Ilze pazudā ar visu video. Jā, sekundīte, Ilze būs došana atpakaļ. Tā. Ilze, tu mums esi atpakaļ atgriezusies, tad došana kāds interneta pārtraukumiņš bija. Vai tu redzi mūs un dzirdi? Jā, kas ir notikās, es nezinu, bet labi. Bet tu esi atpakaļ, viss labi, ja tu vari atkal pārliekt uz to slaidu, ka bija Forevers, un tad palaist tā video no sākuma. Tā, mazu mirklīt, es tūlīt atgriežos pie Forevers. Super. Tā. Pēc viņš man neņem.
labi, es nezinu, ko tagad darīt, bet labi. Vienu slaidu augstāk pamēģinu vienkārši, jā, kas ir pirms priekšējais video. Viņš sanāca, ir redzams, jā. Jā. Bet viņš nav lielais, ja, slaids. Šobrīd nav, bet maksimizē to. Kā es viņu varu maksimizēt? Apakšā. Šitien? Zemāk. Vēl zemāk. Ne, bišķi zemāk noiet, tu vienkārši slaidu šo palaidi. Šitien te? Jā, īstais. Bet viņš neiet man. Labi. Forevers ir viens no lielākajiem gaļas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā. Ar pieredzi vairāk nekā 27 gadi. Kompānijai pagājušajā gada apgrozījums bija 75 miljoni eiro. Mūsu produkti ir pieejami ne tikai Latvijas lielajos veikalu tīklos, bet mums pašiem ir savs arī veikalu tīkls ar vairāk nekā 110 veikaliem. Ar investīcijiem izmantojot Altum līdzfinansējumu, Forevers nodrošina pamatfunkcijas kompānijām, kas dod iespēju ilgtermiņa attīstībai. Pagājušajā gadā investīcijas budžets bija 2 miljoni eiro, ar līdzfinansējumu 600 000 eiro. Kopā investīcijas pakā bija iekļauta gan ražošanas tehnoloģiskā, gan IT iekārta. Automatiska pakošanas līnija dod iespēju samazināt darbinieku skaitu. Izslēgt darbu ar rokām, līnija ir pats pa sevi jauna, moderna, un viņa atšķirās no līnijas, kura bija uzstādīta un nostrādāja ilgu laiku agrāk. Agrāk bija parāds darbinieku kontrole pie ieejas uzņēmuma teritorijā. Tagad automatizēta kontrole pie ieejas un izejas no uzņēmuma. Notiek biometriskā pārbaude un pārbaude uz alkoholu visiem ienākošiem strādniekiem. Līdz ar to samazinājas kompānijas izmaksas, izslēgts papīra darbs pie caurlaides noformēšanas, un daļēji mēs samazinājām arī apsardzes darbnieka piesaistīšanu. Pateicoties IT investīcijas projektiem, optimizēta iekšējā tīklu un serveru infrastruktūrā. Modernizēta IT drošības un video novērošanas sistēmas, izmantojot jaunas paudzes IT tehnoloģijas. Ļoti svarīga investīcija. Tas viss dod iespēju ilgtermiņa attīstībai. Jā, tehnoloģiskās situācijas dara savu, bet Forevers ir tiešām lielisks piemērs, ja jūs pamanījāt, cik daudz dažādu investīciju nianšu digitalizācijas jomā un cik viņš šobrīd sakārtoja savus iekšējos procesus ar šo digitalizācijas programmu. Tas ir tas uzsvars, ko mēs gribam jums ar Zigmundu nodot, jo viedāk un inovatīvāk jūs pieiesiet savu uzņēmumu, darbības uzlabošanai, jūs varat atrisināt ļoti daudz vai sakārtot ļoti daudz savus procesus. Nu, lūk, un ko tad ir jāsāk? Protams, jāsāk ar briedumu testu vien nepietiek. Ja? Man kādreiz uzņēmums zvana, es testu izpildīt, tagad testu pie jums. Nē. Jums kopā ar Zigmundu viņa komandu ir jāizstrādā digitālā ceļa karta. Tas ir diezgan paliels tāds projekts. Ko jūs darīsiet, ko jūs gribat, kāpēc jūs to gribat, ko jums tas dos, ko jums tas maksās, ja? Cik tādi piegādātāji, ko jūs ar to gribat darīt. Šeit es gribu nedaudz atkāpt to, ka mums Latvijā ir 2 EDIC saucamie Eiropas digitālajie inovācijas centri. Altum strādā ar abiem digitālajiem inovācijas centriem. Protams, populārākais ir Latvijas IT klāsters, ko ražošanas uzņēmumi izmanto tieši dēļ šīm ražošanas tehnoloģijām. Bet gribu vērst arī uzmanību uz Latvijas digitālo akselātoru. Ja jums ir vienā platformā darbojuši risinājumi vai sistēma darbības izveida nodrošināšana, tad to tikai ceļa kārta var uztaisīt akcelerators, bet Latvijas IT klāsters izdarīs visas pārējās lietas, un tā kā, protams, mēs par šodien runājam par tādu populārāko niansu, kas tiešām ātri var labi palīdzēt ražošanas uzņēmumam. Kā jau iepriekšējās slaidos minēju, ja jums ir sava banka, protams, palūkoties, cik ir banka gatava ar jums kopā sadarboties, bet tikpat labi jūs varat nākt tikai uz Altumu pēc finansēm vai pēc kapitāla atlaides, vai arī virs kapitāla atlaides jūs varat saņemt finansējumu, lai realizētu šo projektu. Ļoti rūpīgi pirms tam, protams, jāizstrādā jums savu projektu izmaksu tām, kas ir ļoti svarīgi, jo, lai saprastu, kad ir naudas vajadzīgs, cik tad tas projekts kopumā jūs izmaksā ar skaidrām iezīmētām laika grafikus, maksājumu grafiku, kurā brīdī projekts tiks pabeigts, kad jūs viņu sāksiet iedarbināt un kad viņš jums dos savus rezultātus. Tā ir tāda
projekta izmaksas tām ar plānoto naudas plūsmu kopā, un ja jums ir uz roka šī digitālā attīstības ceļa karte, tad droši nāk pie mums, un mēs izskatām jūsu dokumentus, kopā ar jums strādājam, aprunājamies, apspriežamies, pieņemam lēmumus, pirms līguma parakstīšanas, izrunājam ar jums līgumu. Ja jums šis līgums neapmierina vai nosacījumi neapmierina, diemžēl neko, bet ja jūs apmierina šie līguma nosacījumi, tad mēs parakstam līgumu un jūs dodaties savā dzīvē realizēt projektu un visu kārtot tā, kā jums tas ir vajadzīgs. Jūs savu projektu esat realizējis, visa nauda iztērēt, un jūs esat ievies savu iekārtu, pieņemsim, ir atnākusi uz jūsu uzņēmumu, un jūs esat gatavs doties pie Eiropas digitālā inovācijas centra pēc atzinuma par to, ka jūs projektu esat realizējis. Ediks apskatās uz jums un saprot, ja neesat sasnieguši šo digitālo mērķi, kaut kas ir pietrūcies, tad ir negatīvs atzinums. Tad altuma aizdevums iestājas kā parastais aizdevums un jums netiek piemērota kapitāla atlaide, bet mēs šeit visi klātesošie ļoti ceram to, ka jūs saņemsiet dienas beigās pozitīvu atzinumu, kuru jūs iesniegsiet 6 mēnešu laikā mums Altumā. Mēs Altumā savukārt apmēram mēnesi mums paiet, lai jūsu projektu vēlreiz pārbaudītu, vai viss atbilst Eiropas Savienības šīs programmas nosacījumiem, un tad pieņemam lēmumu, piemērojam kapitāla atlaidi un dzēšam aizdevuma pamats un kapitāla atlaides apmērā tā, kā mēs esam līgumā vienojušies. Ja jūs vēlaties detalizētāk, protams, aicinu jūs uz Altum mājaslapu, kur arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu, kur arī biznesa stābs paraugs, ko jūs varat izmantot, kur arī tas, ko visu šodien jums stāstīju, varat vēlreiz lēnām pārlasīt pie sevis, padomāt, kā tas ir uz mani, kā tas attiecās ar mani. Bet tad, ja jūs vēlaties nedaudz aprunāties, atgriezīšos pie pirmā slaida, aicinu jūs sazināties ar mani rakstiski vai telefoniski, ja jums esat nobrieduši un zinat, kas jums ir vajadzīgs un kā jūs tālāk gribat aprunāties par finansēšanas pusi. Es aplūkošu, kurš projektu vadītājs jums ir tuvāk un jūsu jautājumu varēs jums atbildēt. Mēs strādājam visā Latvijā, no Liepājas līdz Daugavpilī, tā kā esat laipni aicināti uz sarunu, bet par tiem procesiem, kas ir digitalizējums, vai šī iekārta būs digitāli un atbalstām, tomēr atstāšu šo atbildi eksperta pusē Eiropas Inovācijas digitālam centram. Zigmunds ar savu komandu noteiks, vai jūsu iedomātā darbība vai noskatītais mērķis būs digitalizējums. Mēs Altumā tikai finansēsim to, kas būs ierakstīts ceļa kartē. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Kristian? Es jūs, kamēr Kristians jautājums meklē, par tiem atzinumiem ir vienkārši to, ko mēs ceļa kartē ierakstīsim, kopīgi vienosimies, tas arī ir jāsasniedz. Tāpēc mēs aicinām visus arī ceļa kartēs likt sasniedzamas, nevis vēlamos mērķus, jo, ja vēlamie pārsniegs, tas būs tikai labi, bet mēs liekam tiešām reāli sasniedzams, ko var pierādīt salīdzinoši īsā laikā. Ir produkts ievies, risinājums ievies, strādā, sasniegt KPI, maleču atzinums tiek izsniegts, un tad jau Ilze atkal jūsējā. Poši, Ilze, liels paldies, Zigmund, paldies tev par papildinājumu. Es skatos diezgan daudz jautājumu, tie saucamie subjektīvie, vai šo finansē taisnība, kā Ilze teica, dodaties uz Edikta, sapratīsiet, vai viena vai otra lieta tiek vai netiek finansēta. Bet varbūt viens jautājums ir, cik daudz naudas vēl projektā ir palicis, vai vēl daudz atbalstīsim? Naudas ir pietiekoši, tā kā laipni aicināti, mums programma gan pamainījās pavasara sākumā, bet šobrīd ir finansējums visiem pietiekoši, tā kā tie interesanti, kuri gribēs un kuriem ir stimuls. Es gan teiktu, nevelcinieties garumā, jo digitalizēties jau šodien, tas jau rīt jums pašiem ļoti būtiski, lai jūs varētu eksporta tirgos būt, negaidiet kaut kādu pavasari vai lieldienas, bet nākat ķeraties klāt, jo skaidrs, ka bezgalīgs arī šis naudas maiss nav, un tā kā esat laipni aicināti, jo programmai ir arī savu termiņi, līdz nākamā gada beigām, tā kā nečamājieties, nākat šurp, strādājam, skatāmies, un, ja vajag aprunāties ar Zigmundu, ar mani, noteikti mēs radīsim atbildes, bet, protams, jums ir jābūt pašiem gataviem un jāzina, ko jūs gribat digitalizēt. Jā, jo tā, ka
Tāpēc mēs tiešām, tie, kas šodien ir interesanti, viņi vairāki simti, tad es teiktu, nu, ja tie 100, kas pieteiksies, nu, es teiktu tā, 99,9% tiks. Pārējie, es teiktu tā, būs jādomā. Ja? Tāpēc esiet simtniekā. Okay. Forši Ja pāris programmai ir noslēgumi. ierobežotais termiņš, piedod, Kristiāna, jā, tas ir gan lieku uzsver uz to, ka jā, pēdējais laiks ir šobrīd ķerties klāt šim, jo programma nav bezgalīga. Un līdz ar to, jā, mēs ar Zigmundu mudinām, esat aktīvi un nākt šurp. Okay. Jā. Varbūt man tad pāris mini tādu noslēgumu vārdi. Viens ir, šis materiāls parādīsies mūsu organizāciju mājaslapās, sociālos tīklos, attiecīgi attiniet video, atrodiet attiecīgos QR kodus, noskanējiet, vai ne, tur jūs atradīsiet informāciju par programmu. Tas ir viens. Otrs, Ilze pieminēja, ka ir kāds neatiecināms programmas vai neko, varbūt tās neatiecināmas industrijas, kas nevar pieteikties uz šo digitalizāciju. Tā nav problēma. Ieiet Altuma LV, atradīsiet 42 citas atbalsta programmas, vai ne vairāk kā miljards atbalstā dažādiem segmentiem, dažādām vajadzībām tā tālāk. Veltiet laiku, pabrauzējiet, tur ir daudz un dažādi interesanti risinājumi. Tas tā kā ir otra atziņa. Trešais, man liekas, ko Zigmunds ļoti labi pieminēja, vai ne? First come, first serve basis, vai ne? Programmas tiešām tiek dots, vai ne? Tiek apgūtas, un tad viņas noslēdzās. Tā kā, kas pirmie brauks, tie pirmie arī mals. Tā kā šī tā galvenā atziņa. Un klausieties, pirms pašām beigām es gribēju padalīties ar vienu mini bildiņu, vai ne, tā iedrošināšanā. Es ceru, ka visi tūlīt redzēs. Es, tādu propagandas mazu bildi nozagu internetā, vai visi redz? Jā, redzams, vai ne? Un te ir, tiešām par to, vai mums vajadzētu satraukties par izmaksām un tā tālāk. Protams, jāsatraucās, vai ne? Bet droši vien vairāk jāsatraucās par to, kas notiksies, ja mēs neinvestēsim un neko nedarīsim, vai ne? Tad viennozīmīgi tie piemēri ar klientiem rādīja, ka konkrēti spēja ir tas galvenais motivators, kāpēc uzņēmēji investē. Kaut kā tā. Klausieties, Zigmund, liels paldies, Ilze, liels paldies, vai ne? Sekojiet līdzi mūsu organizācijām, izmantojot visas atbalsta iespējas, savādāk mums priekšlikums izdodas. Paldies visiem, paldies Kristiāna, Ilze. Uz tikšanos, paldies! Gaidām pieteikums. Čau!